Gultu no 100-gadīga materiāla, otrā daļa. Sveiciens no mana kompanjona Benžamina. Šoreiz viņš nav runātājs, viņš sargā mani, tā kā ķeramies pie lietas. Mūsu darba rīku saime ir papildinājis kompresors, bez viņa nu nekādīgi šajā visā projektā. Paskatījos. Internetā atradu vietas, kur bija var dabūt lētākus un labākus, bet tur bija jāgaida. Līdz ar to vienkārši aizbraucu uz Senukaju, ieķēru šādu graundneru un priekš manām vajadzībām vispār stīgā. Vienīgi tas eļļinieks, bet nu neko, kā ir tā jādzīvo. Iemetu es viņu šitien iekšā. Man te ir mašīnas bedri, kuru, protams, es neizmantoju, man te džips nemaz nevar iebraukt. Bet tur viņš tagad dzīvo. Un normāli, gaisa pistolīt 15 metri, viss kā pienākās. Viss skaidrs nopūšana un nav nekāda problēma. Apdētiņš par paveiktajiem darbiem. Mēs esam sagatavojuši pilnīgi visus kokus, kas mums ir nepieciešami gultai. Tas ir dēļi, ko mēs izmantosim kā redeles, 14 vienības ar pusītēm. 4 vienības ir pilnā garumā labākais sasaistē. Un kā vidus brusu mēs izmantosim atgriezumus no bortiem. Saliksim 2 kopā, tie ir kaut kāds 6 cm. Izskatās viņi tādi šķībi greizi, bet tur ir izslīpēts vienkārši kaut kāds atskabargas laukā. Un savu funkciju viņi pildīs. Visilgāko laiku es pavadīju pie šī galvgaļa, jo beigās es tomēr izdomāju, ka es ņemšu šādu drāšu birsti un pa šķiedrai iešu pāri, lai izceltu maksimāli visu reliefu. Un te var redzēt, ir tāds rītīgs reliefs, tāds smugs zāģīts. Te varētu drēbes mazgāt uz viņu. Bet, kā jau es pirmajā video teicu, tad viņš uzmeta baigo pūku, un to pūku vienīgais veids, kā varēja dabūt laukā, ir šādu mīksto smilšpapīru spiest iekšā viņu tajās gropēs un slīpēt vairākās vietās, diezgan daudzās, vienkārši lokam smilšpapīrus pusēm un atkal pa gropēm maucam tikai laukā tās pūkas. Nu, te es pavadīju vairākas dienas, tas bija tiešām milzīgs darbs, bet gala rezultāts ir pilnīgi ieguldītā laika vērts. Tālāko darbu sarakstā mums ir kājas, kas turēs vidus brusu. Īsās bija par īsu un garās ir par garu, līdz ar to kaut kādi 3 cm jānorauj nost, jāpārsprauc korķis. Pašās beigās mēs to visu smuki piedzīsim ar šādām te skrūvītēm, lai viss būtu patiesā glītumā. Un papildus šī vidus brusīte stiprināsies uz šādām kājām, bet viņa ir pārāk liela un pārāk augsta. Līdz ar to te pa atzīmi viņa būs jānogriež, jāizver 4 caurumi, un tad abos galos viņa jāiestiprina un jāuzsēdina tā vidus brusa uz viņas. Un tad tas viss skaisti turēsies kopā. Un, protams, jānolako. Lakai mēs izmantosim šādu te, aizbraucu uz Kasenu, kā jau aprunājos ar to konsultantu, un tad viņš ieteica šāda tipa risinājumu, kas ir bezkrāsains, matēts, bet mēs reāli dzīvē zinām, ka bezkrāsains tas tā nestrādā, vajag uzliku viņu uzreiz uz testa koku, paskatīties, kā viņš izskatās, un krāsu viņš maina, bišķī tāds dzeltenāks palika. Nākamajā, kas attiecīgi būs arī noslēguma daļa, varēs redzēt, kā tad viss šis projekts ir pabeidzies, kā gulta izskatās istabā. Un droši komentārā apakšā raksti kaut kāds ieteikumus, savus redzējumus, ko tu varbūt būtu darījis savādāk. Un tad jau tiekās. Pīsiņš, davai, čau!